Paldies, Artur. Labvakar visi. Man prieks būt kopā ar jums. Kā Arturs teica, es no Bostonas. Nedaudz par manīm. Es esmu 30 gadu strādājis finanšu pārvaldes un investīcijas pārvaldes pasaulē, ieskaitot Wall Street firmās lielās, kā arī pēdējos 10 gadus vadot savu firmu, kur es strādāju ar privātām personām, izmantojot to finanšu plānošanas procesu, ko šodien mēs nedaudz pārskatīsim. Es gribētu dalīties ar savu pieredzi, jo man ļoti patīk, ko Indexo dara, kā viņu pieeja pie klientiem. Un es domāju, ka šī ir ekspertīze, šīs ir zināšanas, ko jebkurš no jums varētu pielietot savā ikdienišķā dzīvē, nedaudz uzlabot savus finanšu lēmumus, lai varbūt nedaudz labāk arī panākt to, ko jūs gribat ar savu finansēm. Viena no tām lietām, ko es gribētu pieminēt, es piedzimu uzaugu Amerikā, bet 90. gados es šeit nodzīvoju 5 gadus, pabeidzu Rīgas biznesa skolā. Atradu sev skaistu latvietu, kuras kaut kādīgi varēja pierunāt, piedaroties ar maniem atpakaļ štatos. Bet es esmu šeit ļoti regulāri. Man ir no tiem pašreizējos viens klientiem kaut kādi 40 dzīvoju pa Eiropu, ieskaitot Latviju. Tad es esmu lietas kursa, kas te notiek, kādas lietas te notiek Latvijā, Eiropā. Tad es centīšos nedaudz salīdzināt to, ko dara Amerikā. Ne jau visi amerikāņi labi pārzina savas finanses, bet vairāk, var sakot, izmantot vismaz to finanšu plānošanas procesu. Ja tā ir lieta, ko jūs var mēģināt varbūt pielietot, lai labotu savas finanses, tad burvīgi. Tad par dienas kārtību nedaudz par finanšu plānošanas procesu, kas tas ir, kā to darīt, kādas priekšrocības, un redzēsim, vai tā ir lieta, kas jums būtu liederīga un sapratāma. Es arī gribētu nedaudz stāstīt par 3 galvenām problēmām, kas parasti izraisa zināmas frustrācijas vai neveiksmes ar saviem klientiem, ko es redzu, bet arī parasti ar cilvēkiem. Un ja tur ir veidi, kā izvairīties no tām kļūdām, tas būtu burvīgi. Un tad, ja laiks paliek, ja jums ir jautājumi, es varu mēģināt tos atbildēt. Gan par finanšu plānošanu, gan par ekonomiku pasauli, kas notiek tirgos. Ja jums ir jautājums par Trumpu, diemžēl man nav ne mazākas jausmas, ko viņš domā un ko viņš dara. Tad tas vienīgais, kur gan man nav cerības kaut kā palīdzēt. Labi, sāksim. Kas ir finanšu plānošana? Galvenā lieta, vai svarīgākā lieta, kur iesākt, ir tas ir process. Tas nav produkts, tas ir process. Un tā ir lieta, ko tu gribi pārzināt vai saprast savus finanšu pašreizējo situāciju, to, ko jūs gribat panākt, un kā jūs varat īstenot to, kas ir jādara, lai panāktu savus mērķus, gan īstermiņu, gan ilgtermiņu. Un tur ir 3 soļi šajā procesā. Tā galvenā lieta ir, jums vajag izdomāt, kādi jums ir mērķi. Un, protams, jebkurš var izdomāties, ka grib būt bagāts, pieņemsim. Tas ir ļoti vienkārši mērķis, kurš jau negrib būt bagāts. Bet arī ir citi mērķi, ko cilvēki varētu izmantot. Un šeit es pierakstīju to saucamo SMART metodi. Tas nāk no angļu valodas SMART. S ir priekš specific, jeb specifisks. Jo specifiskāk jūs variet savu mērķi uztaisīt, jo labāk tā būs. M ir domāts measurable, kas ir mērīt, kā, vai tas vispār var mērīt un kā to mērīt. Ja tur ir veids, kā kvantificēt to, ko jūs gribat panākt, tas arī padara to mērķi vieglāk īstenot. A ir priekš achievable, vai tā ir lieta, kas ir sasniedzams, vai to var panākt vai īstenot to lietu. R ir priekš relevant, vai atbilstoši, vai tā ir lieta, kas tiešām ir tas, ko jūs gribat panākt, vai tas ir vienkārši uz dolo kaut ko, kas nav reāls. Un tas pēdējais T ir priekš time bound, kas nozīmē, ka tur ir termiņš. Es jau pateicu, es gribu būt bagāts. Tas ir skaists mērķis, bet tu nezini, ko tas nozīmē. Es nezinu, cik daudz nauda tas iesaistīt. Es nezinu, cik daudz laika tas prasīs. Bet ja pieņemsim mērķis būtu, es gribu 3 gadu laikā krāt 10,000 eiro, lai nopirktu mašīnu. Tā ļoti specifiski. Es zinu tieši, ko es gribu panākt. Es gribu nopirkt jaunu mašīnu, man vajag 10,000, lai to panāktu. Tas ir arī, es zinu tieši to konkrētu summu, 10,000 eiro. Es zinu, ka to lietu mēs varam panākt. Es zinu, ka tas ir atbilstoši manam vajadzībām. Man vajag jaunu mašīnu. Un tad pēdējais, tur ir 3 gadi.
Ļoti vienkārši es varu zināt, vai es varu to lietu panākt, vai tā lieta ir jau izdarīta vai nē. Un tas man atļauj realizēt to mērķi, varbūt vieglāk, varbūt grūtāk, bet es jau zinu, vai es esmu veiksmīgs vai nē ar to konkrētu finanšu plānošanas mērķi. Tad es gribētu šeit pajautāt klātesošiem, vai jūs gribat pamēģināt, ja jūs izņemat savu mobilo telefonu, uzrakst sev varbūt konkrētu finanšu mērķi, izmantojot to smart metodu, ko jūs varbūt neesat līdz šim domājuši. Es neieteiktu rakstīt, es gribu kļūt bagāts, bet kādus mērķus jūs gribat panākt? Es zinu, ka viena dāma šeit to dara, paldies. Ja viņi jūs nerakstat savam vīram vai kaut ko, tad jau ļoti labi. Man arī ir dāvana, ja tur ir cilvēks, kas būtu gatavs dalīties. Bet es tiešām šito ieteiktu, jo šis nav tik grūti, šis nav tik briesmīgi, bet ja jūs neizdomājat ļoti konkrētus, specifiskus mērķus, tad jūs nezināt, ko jūs ejat. Jūs nezināt, vai to, ko jūs darat, ir pareizi, vai tas jums palīdz, vai tas jums nepalīdz. Jums vajag kaut kādu konkrētu, specifisko mērķi. Es jums došu kādu minūtīti padomāt. Un jums būs izvēle pirmie 2 cilvēki starp kola un fantu. Man nosauc par amerikāņu, tāpēc, ka es agrāk dzeru kolu, tad jau es nezinu. Tad jau. Vai kāds gribētu dalīties ar savu mērķi? Man ir vairāk mērķi. Lūdzu. Mazāk, ko es sasniedzu gadu laikā, man ir vidējais, ko es sasniedzu 3 gadu laikā, un man ir mans lielais mērķis. Tas ir burvīgi, mans sirds tā kā pulks. Mēs tieši pie šī jautājuma vēlāk, bet nosauc mums vienu no tiem 3. Mazākais es gribētu aizbraukt kaut kādu savu sirdī tuvu koncertu kaut kur Eiropā, organizējumu Bizgitālijā. Mans vidējais mērķis, es gribētu braukt garākā tālākā ceļojumā uz Japānas, jo gribētu aizbraukt. Un tad mans lielais mērķis, kur vairāk naudas vajag, es gribētu iegādāties lielāks. Perfekti. Tagad jau, ja pieskanot to smart metodu, tad vajag padomāt, labi, es gribu braukt kaut kur Latvijā, cik daudz naudu man vajag, cik ātri man vajag to naudu krāt, kurienes to naudu es varat reāli atrast. Un līdzīgi ar to Japānu, un tad līdzīgi ar to tālāk. Labi, paldies, ko jūs gribat? Fantu vai kola? Labi, lūdzu. Kāds vēl grib piedāvāt, dalīties ar grupu? Ja ne, tad man nāksies dzert to fantu, un man galīgi negribās dzert to fantu, tad jau. Kolas, atvaļos. Ilze, tu negribētu dalīties ar mums, Ilzi? Es domāju, ka mērķi konkrēti ienākumu mēnesi, ko iet. Burvīgi? Labi. Tieši tā. Viņas bija labāk, bet tas jau ok, tas ir starp mums tādi jau. Labi, burvīgi, jūs esat izdomājuši ārkārtīgi smart mērķi, ko tagad darīt. Kā mēs, ja tas pirmais ir, ko jūs gribat panākt. Otrais solis ir, kā to panākt. Kādi soļi, kādi ir tāda, kā izstrādāt to mērķi, to plānu. Šeit gan te vajag skatīties uz visu savu lielo finanšu bildi. Jūs gribat skatīties uz saviem ieņēmumiem, uz saviem izdevumiem. Jūs gribat skatīties uz tas, kas jums pieder, kāda aktīva, vai jums ir kaut kas jums pieder, vai jums ir kaut kāda pasīva, kaut kāda kredīta, kaut kāda kredīta saistības, vai vienalga. Jūs gribat arī varbūt skatīties uz to, vai tas konkrēts mērķis ietekmēs jūsu nodokļu. Pārdodot nekustamību īpašumu, vai jums būtu jāmaksā kaut kāda nodokļa. Arī jums jādomā par to, varbūt jums vajag mainīt to apdrošināšanu, pārdodot, nopirkat lielāku mašīnu, varbūt jums vajag palielināt to summu, ko jūs maksājāt. Vajag domāt arī dažreiz par mantojumu vai dāvinājumiem. Tad tas mērķis varētu būt ļoti vienkāršs. Es gribu ceļot pa Latviju tuvāk 3 mēnešu laikā burvīgi. Varbūt tas ir sarežģītāk, tas ir ilgtermiņāk, vai ne? Bet šeit te vajag nedaudz plašāk skatīties uz visām tām lietām, kas saistās ar tavu finanšu dzīvi. Un jā, ieņēmumi, izdevumi, aktīvi, pasīvi, viss ir iesaistīti, vai ne? Bet šī ir tā iespēja izveidot kādus konkrētus soļus jums vajag izdarīt, lai panāktu to. Priekš jums, labi, es zinu, ka man vajag 300 eiro tuvāk 3 mēnešu laikā. Man vajag katru mēnesi ņemt no algas, kaut ko likt maliņā, izņemt skaidru naudu, ielikt aploksnē vai ielikt indekso krājkonto, kur jūs varat 1,5% pelnīt burvīgi. Bet ļoti vienkārši. Tad jūs zināt, kas par soļiem, vai ne? Tev Ilze, es nezinu, ko te pateikt. Bet, jo vienkāršāk, jo specifiskāk jūs variet tas soļus jau uzrakstīt, jo labāk arī tā būs. Un labi, burvīgi, mēs izdomājam mērķi, mēs izstrādājam plānu šovakar izcili. Bet kas notiks rītdien? Tad tā trešā lieta ir, šis ir plānošanas process.
šis kustās, tas virzās uz priekšu, pasaule mainās. Varbūt rītdien man atlaidīs no darba, varbūt rītdien es dabūšu pielikumu pie algas, varbūt rītdien man mamma zvanīs pateikt, ka viņai ir tagad diezgan slikti veselības ziņas. Varbūt man vajag sūtīt savu bērnu kaut kur mācīties. Viss, kas notiek gan tavā privātā pasaulē, gan arī lielajā pasaulē. Ja kāds mums būtu pateicis pirms 7 gadiem, ka būs tāds neliels joks, kas saucās Covid, un cik daudz ietekmē mūsu dzīvi, ne tikai jau veselības ziņa, bet arī finanšu ziņa, es domāju, neviens tam nebūtu ticējis. Pirms pusgadu tas, kas notiek Irānā, nebija nevienam tā kā zināms. Bet tas ir diezgan ietekmējis gan inflācijai, gan benzīnas cenām. Tad lietas notiek. Un vajag regulāri paskatīties un pielāgot savu plānu un tos plānu īstenošanas soļus attiecībā no tā, kas notiek tavai dzīvē un arī kas notiek lielajā pasaulē. Tad šis ir process, kas visu laiku kustās un ir svarīgi, ka tu arī tik līdzi. Viens no tiem maziem trikiem, ko es esmu iemācījis, un šis ir tāds kā bērnišķīgs solis, bet es esmu tiešām ar savam acīm redzējis, kas tas darbojās. Rakstiet šo mērķi un tas soļus uz papīra, paņemt magnetu un pielikt pie leduskapja. Ja katru dienu, kad tev vajag iet pēc piena, tu redz, es gribu šito panākt, un šis ir tas lietas, kas man jādara, 25% lielāks izredzes, ka iztenosies tas jūsu mērķis. Es nezinu, kāpēc, bet tā vienkārši ir. Tas fakts, ka jūs to esat rakstījuši, tas fakts, ka tas ir pielikts pie sienas, kur jūs to redzat ļoti bieži, palīdz neaizmirst, palīdz īstenot. Un tas galu galā, kāpēc mēs šito daram. Tas ir jūsu dzīve, tā ir jūsu nauda. Jums ir jārīkojās pēc tā, ko jūs gribat panākt un izdarīt. Bet tas ir tāds neliels triks, ko esmu redzējis, kas tiešām dažiem cilvēkiem var palīdzēt. Pieņemt tas pareizos solus un iet uz priekšu. Vai ir kādi jautājumi par šo konkrētu definīciju un tie 3 soļi? Labi. Kādas priekšrocības? Kāpēc šito darīt? Kādi ir ieguvumi? Kad es skatos uz to visu, ko es esmu redzējis, tur ir 4 lielas priekšrocības, kāpēc jūs gribētu šito ņemt vērā un varbūt izdarīt. Tā pirmā ir tā organizētība. Lielākā tiesa no tiem cilvēkiem, kas nāk pie manis, kas grib man palīdzību, viņi nezina, kas viņam ir, viņi nezina, cik viņi pelna, viņi nezina, cik viņi tērē. Labi, viņi zina, varbūt, cik viņi pelna, bet viņi nezina, vai ir plusos, vai ir mīnusos. Viņam nav tāda organizācijas, viņam nav tāda pārskata, vienota pārskatu savu vienoto finanšu dzīvi. Ejot cauri šim procesam, uztaisot tos mērķus, uztaisot to strateģisko procesu, jums dos iespēju tiešām saprast visu bildi, kas jums tur ir. Un, ja jūs zināt, kas jums ir, ko jūs gribat panākt un kā tur nokļūt, tas arī dod zināmu pašpārliecību, tas dod zināmu optimismu, ka tā ir lieta, ko jūs varat panākt. Tā ir lieta, kas ir izdarāmas. Un tas dod zināmu sirdsmierinājumu, kā jā, šī lieta, ko es varu darīt. Un, ja tu vienkārši ej dienā un nezinu, vai tas ceļš ir tas pareizais, nezinu, kur beigās atradīsies. Bet, ja mēs zinām, kur mēs gribam iet, mēs zinām, kā tur nokļūt, un mēs zinām, ka mēs katru dienu pielāgojamies situācijai, tas izredzes, ka jūs tur nokļūsiet to, ko jūs gribat, ir krietni lielāka. Un tā lielo bildi ir ļoti svarīga. Līdzīgā veidā par to atbildību, gala mēs esam paši atbildīgi par savu finanšu likteni. Protams, tur ir lietas, ko mēs nevaram kontrolēt. Bet nav tā, ka kāds tevi skries pakaļ. Mēs esam visi pieauguši cilvēki, vai ne? Māmiņa mums nepalīdzēs ar visām lietām tagad, vai ne? Mēs paši esam atbildīgi par savu finanšu iznākumu. Ja mums ir process, ja mums ir plāns, ja mums ir mērķi, ja mums ir skaidrs, kas mums ir jādara, mēs esam atbildīgi sev. Ja jūs esat pāris, tad jūs esat atbildīgi viens otram. Tad tas ir vieglāks veids, ka ja es zinu, ka man vajag atskaitīties kādam citam par to, kas ir jādara, tas vienmēr ir vieglāk turēties pie strīpas un darīt visas nepieciešamas lietas. Tad tas ir ļoti svarīgi, ka mēs paši esam atbildīgi par savu likteni, un šis ir veids, kā mēs varam arī to redzēt un īstenot. Par to objektivitāti, emocijas nav mūsu draugi šī jautājuma. Mēs gribam pēc iespējas samazināt, kad mēs esam dusmīgi vai priecīgi, vai mēs esam baigi excited par kaut ko. Mēs ļoti gribam pēc iespējas mierīgāk pieņemt finanšu lēmumus. Un šis process arī ļauj mums būt diezgan augstāsināņi un skatīties uz situāciju ar pēc iespējas skaidrākām acīm. Kad tu zini atkal visas tās lietas, kas iet tajā finanšu plānošanas procesā iekšā,
Tas ļauj pieņemt vienkārši labāk pārdomātus lēmumus ar mazākām emocijām. Tad tā pēdējā lieta ir par to proaktivitāti. Ja tu zini, kur tu ej, tu vari labāk paredzēt, kas varētu būt. Tu esi proaktīvi, nevis reaktīvi. Tu dari lietas, lai īstenot situācijas uzlabošanai. Nevis lietas tev vienkārši notiek, un dažreiz tas ir labas lietas, dažreiz tas ir not so labas lietas. Vai ne? Tad šis ir iespēja uzņemt un pārņemt atbildīgi par sevim, par savu likteni un mēģināt to īstenot. Tad galu galā labāk saprast savu pašreizējo situāciju un pēc iespējas labākus lēmumus pieņemt par nākotnes uzlabošanu vai mērķa sasniegšanu, ir to, ko mēs gribam panākt ar šo procesu. Ir kādi jautājumi? Labi. Tad, ja man būtu jāsēž ar jums, vai es gribētu sēdēt ar jums, protams, un pārspiest šo ar jums individuāli, kur sākt, kādas ir prioritātes. Un šeit es uztaisīju tādus 5. Es vienmēr sāku ar naudas plūsmu. Es vienmēr gribu saprast, cik jūs pelnāt un cik jūs tērējāt. Tas ir, kur iesāk vispirms. Cik daudz no jums taisat kaut kādu budžetu vai tāmi? Okay. Cik daudz reāli taisat budžetu vai tāmi? Okay. Labi, kaut kur labi. Slava jums. Mana pieredze liecina kaut kur 3. daļu no cilvēces to dara, vismaz amerikāņi. Tad not so good, bet tas burvīgi, ka jūs to darat. Tas fakts, ka jūs esat to procesu mēģinājuši, es nezinu, cik regulāri, cik labi tā informācija ir, bet tas ir absolūti būtiska lieta. Un, ja es satikos ar cilvēku, kas nekad neko nav darījis, es gribu, lai viņi uzliek uz papīra, kur tā nauda iet. Ir vieglāk zināt, cik jūs pelnāt. 1,500, 2,000, 3,000 mēnesi, vienalga, cik tās ir. Cilvēki nezinu, ko tā nauda ir. Viņi parasti zina tikai tad, ja man bankas atlikums ir lielāks vai mazāk mēnešu beigās, vai ne? Un ja ir lielāk, tad tas ir labs mēnesis. Ja ir mazāk, tad mazāk labi mēnesis, vai ne? Bet es stipri ieteiktu. Pamēģiniet. Uztaisīt tāmi, uztaisīt budžetu. Un Dexo ir uztaisījusi tādu nelielu budžeta template, tāda file, kas būs prezentācijas beigās. Jūs varat QR code downloadēt. Viens ir ar mākslīgo intelektu. Man vajag atsist, es esmu tajā vecumā, kad man tas mākslīgais intelekts dažreiz krīt uz nerviem, bet es arī gribēju dot tiem manu vecumu cilvēkam tādu Excel file, tad atkarīgi no tā, kā jums labāk šķiet, jūs varat gan tā. Bet es ieteiktu jebkurā gadījumā pamēģināt. Labi, ir viena lieta taisīt to tāmi, ir otra lieta tam sekot līdzi. Mēneši vēlāk tu skaties uz savu izdruku, un tas cipars, ko tu ieliki, cik tu tērēji kafijai, benzīnām vai vienalga ko, vai tas atbilst realitātei. Šeit ir tur, kad cilvēki uztaisa tās tāmes, viņi domājas tikai tik un tik. Īstenībā, kad tu skaties reālus izdevumus, krietni lielāk. Tad šis ir svarīgi. Burvīgi, ka jūs taisat to tāmi, to budžetu, bet arī pēc tam vajag salīdzināt ar īsto dzīvi. Un tas ir absolūti būtiski, jo ar to tad jums labāk būs skaidrs, vai jums ir kaut kāda pozitīva naudas plūsma, kaut kas palika pārim, vai jūs esat mīnusos, vai kaut kur uz nulēm. Tas ir pirmais solis. Tik līdz jūs sapratāt, kur tā nauda iet, jūs arī varat mēģināt varbūt uzlabot to. Un ja jūs esat uz nulēm vai mīnusos, kā mēs varam nedaudz samazināt izdevumus, kā mēs varam nedaudz palielināt ieņēmumus, tas ir jūsu rokās. Es nevaru jums pateikt, ka šis ir jādara tas, bet jums pašiem nāksies izlēmt, cik man ir svarīgi paņemt to nākamo soli. Uztaisīt tādu pozitīvu naudas plūsmu, lai es varu pēc tam kaut ko darīt produktīvi ar to, kas paliek pāri. Tad šī gadījumā man, ja paliek pāri, pieņemsim, tev ir 2, 3, 400 eiro, kas paliek pāri, lielākā tiesa, vairāks. Tad ko tagad darīt? Un šeit ir, kur es reāli padomāju par to, 2 sliktākie vārdi angļu valoda ir it depends. Tas ir atkarīgi no situācijas, vai ne? Es nevaru jums pateikt kategoriski, jādara šitas vai šitas. Ar vienu izņēmumu. Es gan stipri ieteiktu uztaisīt naudas pilvenu. Tas gan ir pirmā lieta, ko es visiem iesaku saviem klientiem. Jo dzīve notiek. Visādas labas lietas var gadīties un sliktas lietas var gadīties. Vai ne? Un es gribētu, lai man būtu tā resursa, ka ja gadījumā kaut kas slikti notiek, man nav jāiet pie tiem ātriem kreditiem, man nav jāiet pie mafiozniekiem vai vienalga kā. Es gribu, lai man tā nauda būtu
lai es varētu iztikt. Ja zaudēju savu darbu, protams, tad ir bezdarbnieku pabalsts, bet tas daļēji tikai sēdz to, ko es esmu laikam pelnījis. Es gribēšu sev dot tādu iespēju, lai man būtu līdzekļi, ka man nav jādara kaut kas drastiskāks, kaut ko pārdot par baigi zemo cenu, vai griezties pie cilvēkiem, kurus negribu griezties, vai aizņemties no cilvēkiem, kurus negribu aizņemties. Vai ne? Tad parasti ar to naudas spilveni, var sakot, jo jaunāk tu esi, jo mazāk tam ir jābūt. Jo tev ir vairāk laika, kur jau atpelnīt to naudu, bet tu vismaz gribi 3 mēnešu izdevumu, kā naudas spilveni. Ja tavi tēriņi ir kaut ko 1500, tu gribi kaut ko 4-5 tūkstoši. Tas ir apmēram 3 mēneši no taviem izdevumiem. Jo vecāk tu esi, jo lielāk tu gribi to naudas spilveni. Jo, diemžēl, nav tik daudz laika palicis. Tā kā, ja gadījumi kaut kas notiek. Es parasti iesaku 6 mēnešus pieņemsim. Šī gadījumā tev ir 1500, tu gribētu kaut kādu 90 000. Protams, tev vajag to saprast. Tie 4000, tie 9000 daudz nepelnīs. Viņi nebūs pārāk produktīvi. Bet tā nav viņa loma. Viņa loma ir tur būt, ja gadījumā kas ir, kur griezties. Tu vari uztaisīt savu lielo piķi citur, bet tā nauda ir domāta gadījumā kas. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tad tas gan ir tāds, fundamentālais ieteikums vai likums, ko es gribētu jums ieteikt, ir taisiet to naudas spilveni, un tikai pēc tam, kad tā naudas spilveni ir izveidota un gatavs, tad es sāku domāt par nākamo soli, un tas ir tomēr, ko griezties pie it depends. Ieguldīt, nomaksāt kaut kādus kredītus, būs atkarīgi no tā, cik jūs domājat, jūs varat pelnīt, cik daudz risku jūs gribat ņemt, bet tas ir neiespējami atbildēt pašreiz jums priekšā, tas ir tieši atkarīgi no situācijas, kāda jums ir, un arī, ko jūs gribat panākt. Mēs griežamies apakā pie tiem mērķiem. Ja es gribu taupīt 3 mēnešus kaut kādu 100 eiro, tas ir vienkāršāk, vai ne? Bet ja es gribu kaut ko ilgstošāk, tad man vajag padomāt, vai man ir izdevīgāk sākt to likt naudu tagad maliņā, vai nomaksāt citas lietas, jo man ir laiks, 10 gadi ir laiks kaut ko paredzēt. Ja es zinu, ka manai meitai ir 10 gadi, ka viņai varbūt gribēs mācīties kādu gadu ārzemēs, kur būs liela nauda, man ir laiks to naudu taupīt vai krāt, vai ne? Bet, ja es zinu, ka man ir 6 mēneši, pirms man vajag jaunas riepas, tad man vajag attiecīgi savādāk rīkoties. Tad jums bija tie 3 mērķi burvīgi, tad tas ir mana spāņa stratēģija. Iedomājies, tev ir 3 spaiņi, un katra spaiņa tev ir konkrēts mērķis. Šis ir Latvijas brauciens, tas ir Japānas brauciens, un tas ir, neatceros, kas bija tas, burvīgi. Katram spaiņam ir sava naudas daudzuma, ir sava stratēģija, sava investīcijas pieeja, un tu rīkojies ar katru spaiņu nedaudz savādāk. Tad priekš manīm tur ir klienti, kam vajag 3 atsevišķi konti, un tad viņi vienkārši ir vieglāk tādā ziņā mentāli. Man šeit ir 300 eiro, kas ir domāts tam vajadzībām. Šitas ir tas, šitas ir tas. Citi klienti visu var likt vienā lielajā kontā, un viņi zina savā galvā, ka šis ir tas ir. Bet tas ir kā jums labāk šķiet. Kā jūs gribat kā jums ir vieglāk pašiem. Bet es šito izmantoju ar visiem klientiem. Tas ir vieglākais veids tādā mentālā ziņā, ka klienti zina, ka viņi ir pareizā ceļā panākt savas konkrētas mērķus. Izmantojot to, ka atsevišķa nauda čupiņa priekš atsevišķam citiem mērķiem. Tas visiem skaidrs, tā kā, ja? Perfekt. Tad tā pēdējā lieta ir nedaudz par inflāciju. Es iedavu visas tās kolas. Man ir vēl viens jautājums grupai. Cik Latvija bijis inflācija kopš janvara 2020. gadā, salīdzinoši ar Eiropu? Arturs netiks atbildēt. Tieši 40%. Jūs krāpat kaut kādu, jūs jau zināt to atbildi, vai tas ir tiešām 40%. Tieši 40%. Slava jums, tad jau var sekot. Eiropa bija 30%. Amerikā kaut kur 28-30%. Tad tas, kas bija 10 eiro pirms 6 gadiem, tagad ir 14 Latvijā. Un, protams, tad lietas, kuras ir krietni dārgāk par tikai 40%. Vai ne? Inflācija ir laikam bīstamākā lieta, kas jums cīnās pretīm panākt savas mērķus. Jo pirktspēja, to, ko jūs varat pirkt, ir priekš manīm svarīgākais faktors savā bagātības līmeni. Ja es varu rītdien nopirkt vairākas lietas, nekā es varu šodien, es esmu de facto bagātāks.
Vienalga, cik man tas cipars ir kontā, cik man ir tie līdzekļi, ja rītdien es varu mazāk nopirkt, es esmu nabadzīgāks. Pretējais arī, tā kā, ja es varu rītdien vairāk nopirkt, tad es esmu bagātāks, vai ne? Tad jāpievērs uzmanību, kā iet ar inflāciju, kā labāk rīkoties, lai tā nauda, kas ir jums, tik līdz, ja ne pārspēt to, kas notiek ar inflāciju. Un dažreiz tas, un šis ir, kur arī zinām pretruni. Protams, jūs gribētu to naudas pilvens. Un ar 1,5%, kas ir burvīgs priekš Latvijas, tas netiek līdz inflācijai. Bet tā vajag 2,5%. Burvi vēl labāk tad jau. Jo pašreiz ir kaut kāda, 3, man liekas, cik tur ir. Inflācija, ne jau procenti. Jā. Bet vajag skatīties uz to lielo bildi, ne tikai to katru spaini. Ir ok, ja viens spainis, kas ir domāts pēc 3 mēnešiem, netiek līdz inflācijai. Tas ir pilnīgi ok. Tas spainīts, kas ir domāts pēc 10 gadiem, to gan vajag pārliecināties un izdarīt tā, ka tas var tikt līdz, ja pārspēt to inflāciju. Tad vienkārši tas ir viens faktors, ko, jā, protams, ir skaisti, ja jūsu portfolio var 10% dot. Skaists, bet kas notiek, ja inflācija ir 8, kā bija 2022. gadā. Sorry, jūs esat vinētāji, bet ne jau tik daudz. Un tad vienkārši jāsako līdzi, kas notiek ar inflāciju. Inflācija nav mūsu draugs, var sakot. Kādi jautājumi? Labi, es gribētu nedaudz dot 2 konkrēti piemērus, ne jau īstie cilvēki, bet stāstīt, kā tas process darbojās un ko es darītu, ja man būtu Jānīts un Ieva, jauks pāris, viņi jau kopā kādu laiku, pelna labi, katram apmēram 1,500. Viņi īsti nezina, cik viņi tērē, kaut kā tā nauda iet. Viņam ir 2 aizdevumi, acīm redzot, katram ir savs otrais pensijas līmenis, tad jau nav daudz ieguldījumu vai krājumi, katram apmēram 2,000. Bet viņi grib nopirkt māju, viņi grib taisīt bērnus. Skaisti, burvīgi. Ko darīt? Kā mēs iesākam, pirmā lieta ir, viņi vajag izdomāt, ko viņi grib panākt. Labi, mēs zinām, izmantosim tādu spaiņu stratēģiju nedaudz. Bet viņi zina, ka viņi grib nopirkt māju kaut kā tuvāk 3-5 gadu laikā. Tad vajag sākt domāt un uztaisīt to smarta metodu. Viņi arī zina, ka viņi grib taisīt to ģimeni. Visticamāk, tas nozīmē, ka viņi būs dekrētā. Kā tas ietekmēs viņu finanšu situācijai. Cik ilgi viņi var būt dekrētā, pirms tas varētu negatīvi ietekmēt viņu ieņēmumiem kopīgiem. Vai ne? Šie 2 faktori. Pirmā lieta, ko es darītu ar viņiem, tām ir budžeti. Vai ķersimies klāt pie lietām, kur tā nauda iet, jūs nezināt. Ir jautājums zīme, cik viņi tērē. Ar Jāni un Ievu mēs skatījāmies, izrādās, ka viņi tērē kaut ko 2,500. Okay? Viņi plusos, tas ir burvīgi. Ko mēs darīsim ar tiem liekiem 500 eiro? Viņam nav drošības pilvena. Tas ir pirmā lieta, pie kā mēs ķersimies. Un šī lieta, ka tev nevajag uzreiz viss ielikt tajā drošības pilvenā, es viņu vietā gribētu dalīt tos 500 divās čupiņās, 250 es gribētu ielikt drošības pilvenu vajadzībām. Un tas prasīs kaut kur 2-3 gadus, lai tik pie tiem 3 mēnešiem, 7,500 plus mīnus. Un tad tie otrie 250 es gribētu jau veidot ilgtermiņā vajadzībām, kas ir viņa 3. pensija. Katram 125, viņiem ir tā zinām nodokļu atvieglojumi, kas ir bonus. Es mēģinātu gan īstermiņu, tad naudas pilvenu ar ilgtermiņu. Labi, paiet tie 2 gadi, viņi uztaisījuši to naudas pilvenu, tad mēs varētu sākt domāt, ko mēs darīsim tad ar tiem 250, kas gāja uz to naudas pilvenu, bet tur nevajag. Ko mēs darīsim? Tad mēs gribētu sākt novirzīt tos 250 mājas iegādai. Vai tur gan varētu jau termiņu depositā vai krājkota. Tas atkarīgs no tā, cik agresīvi viņi grib būt. Varbūt tas termiņš ir mainījies, varbūt tas nav vairs 3-5 gadu laika, varbūt tas ir ilgstošāk, varbūt tas ir ātrāk, varbūt dabūs kaut kādu aizdevumu no vecākiem. Tas ir atkarīgs no situācijas. Bet tad es gribētu jau iemaksāt un ieguldīt to naudu nedaudz konkrētākām vajadzībām, šī gadījumā tā mājas iegādai. Un tad mēs redzēsim, kas tur attiecīgi iet. Tad viņi kontrolē savas izdevumus, viņi noskaidroja, cik viņi var ieguldīt priekš savām vajadzībām, uztaisīt to naudas pilvenu, ilgtermiņā arī domājot to 3. pensiju, un beigās arī sāk domāt par to mājas iegādi. Diezgan veiksmīgs. Lūdzu, kungs.
pēc mājas iegādes viņiem tas drošības pilns ir vajadzīgs lielāks, mazāks vai... Nu, jo vecāki viņi palika, jo lielāk tu gribētu to spilveni, bet es domāju, pēc mājas iegādas tad es uztaisītu citu spaini priekš mājas remontu vajadzībām. Es gribētu atstāt to 7,5 tikai, ka tas galvenā loma ir naudas spilvenām. Ja es zinu, pieņemsim, ka viņi nopirkt mājukli, kur vajag baigos remonts, tad es zinu, ka man vajag atsevišķi krāt to naudu. Ja tā pavisam jauna māja, kur varbūt nav vajadzīgi tik daudz tie remonti vai tie tēriņi, tad es arī varētu mazāk tur likt, vai nemaz. Vai ne? Tad jau tas būs atkarīgi no situācijas. Bet es atstātu to drošības spilveni, kā ir. Jā, ļaut pasprāties, ja gadījumā gribās visu ko... Ar tiem 7,5? Nē, un tas ir tas sāpīgākā daļa, jo tu gribi kaut ko darīt to naudu, vai ne? Nu, pēkšņi krūtāku dīvānu. Nu, tieši tā, vai kaut ko pelnīt vairāk. Diemžēl, vajag norakstīt to naudas daļu no sava lielā bildes. Tad vienkārši tai naudai jābūt drošības spilvenām. Pēc maniem uzskatiem. Protams, jūs varat savādāk uzskatīt, vai ne? Bet tā nav tiešām ir gadījuma kas. Tad es viņu neaiztiktu. Es uztaisītu vēl vienu čupiņu, vēl vienu spaini, un ar to es nopirktu dīvānu, es nopirktu kaut ko citu. Un es zinu, ka tu varētu to darīt, Artur, bet citi varbūt mazāk es teiktu. Nē, es ieteiktu ielikt, pieņemsim, kur to šeit dabūt tas 2,5%. Galvenais, ka tas ir drošībā. Ne jau akcijas, es arī nezinu, vai es gribētu to ielikt jau valsts parādzīmēs. Tā naudai jābūt pēc iespējas drošāk. Jo tiešām tā naudai jābūt tur, ja gadījumi kaut kas notika ar tevi. Termiņu depozīts ir ok. Priekš manīm tas būtu ok. Bet, es negribētu visi ielikt, kur es nevaru aiztikt uzreiz, tā kā vai pēc nedēļas. Var uztaisīt to saucamo tādu, ka tu vari jau visu vienā konkrētā termiņa depozīta, bet reiz mēnesi tu uztaisīt tādu tā strateģiju, kur katru mēnesi atbrīvojās nedaudz no tās naudas. Vai ne? Bet es vienkārši negribētu riskēt to naudu. Tas man ir galvenā lieta. Es negribu to naudu riskēt. Manuprāt, tas ir viens no grūtākajiem. Jo mans pilvens vienmēr aizstāv ieguldījumu. Viņš paliek lielāks, man liekas, ka nepelna, un es ieguldu. Tā visu laiku, un es viņu nespēju. Tad tas vairs nav spilvens. Ja tas nav spilvens, tas ir cits. Nē, burvīgi, ka tu var ieguldīt, bet tas nav vairs spilvens. Un tas ir sarežģīti. Man arī grūti, tā kā, jo es gribu kaut ko darīt, es gribu kaut ko panākt labāk, bet tā nav tā loma. Un, diemžēl tas ir, kur tā disciplīna dažreiz izraisa zināmas frustrācijas, bet es esmu redzējis, ka tomēr cilvēki, kas domāja, ka viņi bija spilvens, bet izmantojot, pēc tam kaut kas notika, un tad nauda vairs nebija pieejama. Un tad, kas tagad? Un tas ir sāpīgāk. Tad vēl labs variants varētu būt tāds, ka ir drošības pilvens 3 mēnešiem. Mēs tagad aizmirstam par tā eksistenci, tad brīdim, kad, nezinu, kāds saslims vai kaut kas slikts tiešām notiek un ir nepieciešami. Un tad izveidojam vienu atsevišķu, kurš arī it kā ir drošības pilvens, bet ar mazāku summu, jo, piemēram, es aplīst vecmašīnu, ko naudu vajag plīt, un tagad tad no turienes paņem, bet ja tu gribi apzināt pirkt jaunu dīvānu, kāds bija piemērs, tad jau tu krāji tos mākslības. Tieši tā, tas ir tajā spilveni. Var arī gandrīz bezgalīgi daudz spaiņu, tā kā jums nav ierobežot, tas viss ir izdomāts. Tad, tieši tā, protams, tie 7,5 tūkstoši gadījumā ir mirkli, ka tas ir vajadzīgi. To vajag izmantot, ja viņš zaudē darbu. Ja viņi ir dekrētā, mēs zinām, ka viņi būs nevis tikai gadu, bet 2. Tas mums ir ļoti svarīgi. Un es zinu, ka viņi attiecīgi nebūs tikpat daudz ieņēmumu. Es varēju paņemt no tās spilveni. Tas priekš manī būtu pilnīgi pieņēmami. Vai ne? Ja mašīna pēkšņi salūza, man vajag 3,000, lai labotu to mašīnu. Labāk no tās paņemt, un tad pēc tām jau aizpildīt atkal, nekā aizņemties. Jo nav tā, ka nedrīkst izmantot nekad. Var izmantot, bet tiešām, tas viss lučā jāvarīt. Tikai avārijas gadījumos, vai ne? Tad tiešām tas ir tas, ko es ieteiktu. Ja? Man bija jautājums, vai tik jauniem cilvēkiem, ja viņiem pamatmērķis ir māju nopirkt tik īsā laikā, kāpēc, man liekas, jocīgi ieguldīt 3. pensiju līmenī to naudu, kā atbīdi, to māju pirkšanu uz mūžiem. Varētu tā būt. Nē. Tas ir ļoti labs komentārs, ja tieši tā, jo ir iespējams, ka šis ir tas, kur viņi arī varētu tas 250, kas ir 3. pensija, varētu iet tieši tā.
Un tas būtu pilnīgi pareizi. Ja. Šī gadījumā viņi gribēja ne tikai māju nokārtot, bet arī to pensiju. Šī gadījumā viņiem nav. Jā, protams, visi grib, visi. Es arī visi gribu. Tieši tā. Ne, un iespējams, ka viena no tām lietām, kas viņam ir jāmaina, taisot tos mērķus, ejot cauri tam procesam, 35 laika nav iespējams. Nevarēs nopirkt, vai ne? Vienkārši nav. Ar tādiem ieņēmumiem, ar tādam arī varētu pieaugt. Varbūt tā būs to pieaugumu. Ja? Kā mēs redzam, nākamajā piemērā. Nabaga Dace. Dace ir nedaudz vecāka, bet Dace ir arī ļoti kārtīgi. Viņa jau savus finanses, viņa zina, cik viņa tērē, vai vismaz pirms gadu viņa bija apskatījusies. Viņa ir dzīvoklis Rīgā, viņa mantoja zemes pleķītes Krimuldā, viņa ir kārtīgi ieguldījusi gan 2. gan 3. pensijā, un viņa katru mēnesi arī turpina ieguldīt 2. 3. Burvīgi. Kā mēs tikt galā ar Daci un viņas vajadzībām? Viņa grib iet pēc iespējas ātrāk, viņai galīgi apnīk strādāt. Bet viņai 50. 3. pensiju viņa nevar izņemt pirms 55 gadiem, vai ne? 1. pensiju arī nevar tuvākā laikā tikt. Nav viņai daudz, kas ir ārpus 2. 3. pensija pieejama. Ko tagad darīt? Labi, budžeti ir, kā jau ir uztaisīt, bet vienmēr grib apskatīties. Nevar vairāk pa gadu paiet, tu vienmēr grib regulāri paskatīties. Labi, tiešām viņi tērē tas 1250. Viena no tām lietām, ko viņas gadiem, ko es gan ieteiktu, varbūt pārdosim to zemi. Viņam mantoja, viņi nekad neko nedarīs, varbūt izmantosim to aktīvu, kas tev ir, izmantoja labākā citām vajadzībām. Labi, dabūs 10 štuki par to īpašumu, taisīsim to naudu spilvēnu, kas ir, šī gadiem tērēja 1250, bet viņi ir vecāki. Tad viņiem vajag varbūt 4-5 mēnešus, vai ne? Tad 5000 plus minus, priekš manī būtu pieņemami. Un tad, ko nākamais? Viena no tām lietām, ko viņi varētu skatīties, tā hipotēka nav pārāk laba. Viņi nezināja, bet viņi skatījās, parunāja ar savu un deg savu cilvēku, var dabūt par 1,5%, nevis 3%. Tas viņai ietāpīs uzreiz 60 eiro mēnesī, tas ir 720 eiro gadā. Nav slikti. Plus ar tiem 5000, kas palika pāri, viņi varētu sākt rīkoties, lai pēc tiem 5 gadiem varbūt viņi varētu iet pensijā. Ja viņi iet tā 3. pensijā, tā secība šī gadījumā ir svarīga. Ja viņi var tas 5 ielikt iekšā, vēl kaut kādu 3. pensiju ielikt, varbūt no tās naudas puses arī ielikt kaut kādu ieguldījumu kontā, viņi varbūt ir tas ceļš, ka līdz 55 gadiem viņi būs pietikami, ka viņi var stiept to gumiju, ka viņi saņems to 1. pensiju, un tad viņi var iet pensijā 55 gados, nevis gaidot jau 60, cik tad plus. Būtu jāredz, atkarīgi no tā, kā iet tirgus, kā iet citas lietas, bet šis vismaz viņai būtu ļoti specifiski konkrēts lietas, ko viņi varētu panākt, konkrēti soļi, un varbūt izdosies. Tur nav garantijas, diemžēl. Bet viņi zina šodien pieņemam šos lēmumus, ka viņai lielāks izveids. Lūdzu. Viss slēpjas tajā, cik ilgi Dace dzīvos. To var zināt. Jo, ja viņai jādzīvo līdz 100 gadiem, tad ar to 2. un uzkrāto 3. teiksim, to valsts pensiju, tad tas labs nebūs. Ja jūs varat man pateikt tieši, kurā dienu jūs nomirsiet, un kāda tā diena ir nodoklis, es varu optimizēt tas visu. Man ir tas software eksistē. Diemžēl nav man tāda tālredzība. Tad es nezinu, cik ilgi Dace dzīvos. Es nezinu, cik ilgi Jānis un Ieva dzīvos, vai ne? Tad daļa no šīs spēles, ko mēs dzīvojam, vai ne? Ko mēs spēlējam. Skatoties uz šiem cipariem, mana sajūta iekšējā un cik pārzinot, teiksim, kaut kādas līdzības ar savu dzīvi, ja? Man liekas, tas 50 gados, 55 iet pensijā, tas ir pārsteidīgi. Vēl ir jāpastrādā. Varbūt arī pilnīgi pareizi. Redzam, kā ies tie nākamie 5 gadi, un varbūt viņi sapratīs, ka viņai 54, ka tas nav iespējams. Jāgaida vēl 3 gadus. Ok, varbūt ies. Tas ir atkarīgi no tā, jo tāpēc es saku, tas nav, tu taisi to plānu, šodien viņš ir perfekts, bet kas notiks rītdien, un pēc gada, un pēc 5. Tāpēc te jāpielāgo situācijai, vai ne? Tad šī gadījumā es arī nezinu, vai viņi paspēs 55 gados iet, bet vismaz tagad viņai ir cerība, ir ceļš
kas var palielināt tas izredzes, kā 55 kādas vecums sasniegusi, viņai ir kaut kādas izredzes. Pat tad, ja tas nav 100% izredzes. Bet jūs arī kopā izrēķināt, cik viņai vajag tajos 55 gados, lai iet pensijā? To arī var darīt. Viņai vajag 1 miljonu, droši viņai pietiktu. 500 tūkstošiem, droši viņai arī pietiktu. Es esmu dzirdējis Indexo, ir rīki uz to aplikāciju. Retirement planner. Nē, vārdi jau to rēķināt. Ir jau tā software, kas eksistē, ka tu var ielikt visu šo informāciju. Viņš skatās, un viņš var pateikt ar 85% pārliecību, 55 gados būs ok. Vai 85%, kad nebūs labi. Var pateikt tajā veidā, ka vai pareizie soļi ir pieņemti, vai jūs rīkosiet pareizi, bet tu vienmēr ir izredzes, ka lietas var mainīties. Bet ir tā iespēja, un es neesmu šos ciparus taisījis ar vanēju Indexo to retirement planner aplikāciju, bet tas ļoti palīdz dot kaut kādu priekšstatu par to, vai tas ceļš ir labs vai nepietiekami. Ja tas nebija mērķis, bet palielam, jā, mums ir tāds rīks, bet es gribēju pēdēt ar saviem Amerikas klientiem, rēķināt arī, vai viņi reāli var tajos 55. Katra klienta tikšanās, tā ir viena no tām lietām, ko mēs vienmēr darām. Es vienmēr gribu pārliecināties, ka tā informācija, kas man ir par to klientu, ir jauna un svaiga un pareiza, un tad mēs ielikam tur iekšā un mēs skatāmies labi, izskatās labi. Tu gribi iet pensijā 55 gados ar tik un tik ieņēmumiem, jo, ja es varu nodrošināt 2,5 tūkstoši, pieņemsim, viņai dzīvos diezgan labi. Ja mēs varam uztaisīt tādas pasīvas ieņēmumus, tad 1., 2., 3. pensija varbūt nedaudz pastrādās, burvīgi. Pat ar inflāciju viņi būs labi. Bet ja starp pensijām viņai būs tikai 800, tad ir jādomā, vai es varu dzīvot uz 800. Un to zināt tikai viņam. Pie ienesīguma 10% viņai vajadzētu aktīvu vērtību kaut ko 400 kā 500. Jā. Tad viņa pagaidām, būs grūti. Būs grūti. Tācēl vēlreiz ir jāpastās. Jā, šodien gadu, jā. Ir mantojums jāsaņem. Vajag atrast vēl vienu Krimuldas zemes gabalī. Nē, šitie nav. Viņai tas dzīvoklis ir 500 miljonu vērts, viņai palic tikai 50. Un tā viena no tām lietām, ko cilvēki, kas iet pensijā, sevišķi Amerikā, pārdod savu milzīgo māju, un tas saucās downsizing, un viņi var ietaupīt vai iekrāt uz 200-400 tūkstošus, no tā var taisīt to pasīvu ieņēmumu. Un tas var būt variants. Šis ir izdomāts cilvēks, tas nezinu, kāds viņai dzīvoklis, bet, Elizabetes iela baigi skaisti, varbūt pat cerīgi, bet, pilnīgi pareizi. Jā, pareizi. Bet šis ir, tā doma ir jums parādīt kaut kāda, jaunais pāris, tāda nedaudz vecāka kundzīte, bet, process ir vienāds. Mēs gribam uztaisīt tos mērķus, un tad mēs gribam izstrādāt kādus konkrētus soļus, un kur tas mums ved. Jo šodien es varu zināt ar lielāku pārliecību, kā 55 gados nebūs, bet, es vismaz ņemu pareizās soļus. Jāņa un Ievas gadījumā, 3 gadu laikā, 5 gadu laikā, es laikam nevaru nopirkt māju. Noteikti 3 mēnešu laikā mēs varēsim tos latviešu ceļojumus nokārtot. Tad jau, tas ir jau darams. Kāds citi jautājumi? Labi, tad es gribu nedaudz par problēmām parunāt. Ja process ir skaists, teoretiskajā līmenī, viss varam noskaidrot, kāpēc cilvēki nevar šito darīt. Un tā pirmā problēma par labu vai par sliktu ir cilvēkiem nepatīk zaudējumi. Viņiem nepatīk atzīst, ka viņiem ir lieta, kas ir zemāka vērtība nekā tāda, ka viņi nopirka. Un attiecīgi tajā vietā, lai tiktu vaļa no tā, viņi turēs to zaudētāju un turēs un turēs un turēs. Viņi nemāk atzīt, ka, dažreiz lietas notika, sliktas lietas. Un atvainojiet, tas ir no Vanguard, tas visu angļu valodu tur pa labi, bet ir zinātniski pierādīts, ka cilvēki sajūt tās sāpes no zaudējumiem 2 reizes spēcīgāk nekā tāda laba sajūta, ka viņi dabū no kaut kāda labuma. Un tas nāk no tāda, kad mēs visi dzīvojam Āfrikā pirms 2 miljoniem gadiem, tad šis ir iekšā mums, tas evolūcijas lieta, tas mums ir palīdzējis izdzīvot. Bet, diemžēl, ar investīcijiem tas mums nenāk pa labu. Attiecīgi, ja es negribu atzīt tās sāpes, un es izvairos no soļiem,
kas man ļaus tik vaļa no sliktām lietām, tas man lika ieguldīt naudu lietās, kuras nav labas, mazāk efektīvi, mazāk optimistisks, vai ne? Tad attiecīgi būtu labāk, ja jūs gribat kaut kādu konkrētu, šis ir vairāk par ieguldīšanu, ja jums ir tāda konkrēta teorija vai konkrēta solis, ja kaut kas iet uz leju 20%, ja es nopirku Nvidia akciju, un pēkšņi viņš ir 20% zemāk, automātiski es gribu skatīties uz to lietu. Vienkārši tas ir tāds automizētājs solis. Tas nozīmē, ka man vajag viņu pārdot, bet es gribu skatīties uz to lietu ar svaigām acīm. Tad, lai tik galā ar šito te, es gribētu vismaz reiz gadā skatīties uz visiem ieguldījumiem, kas man ir. Ja tur ir lietas, kas ir zaudējošas, tad es gribētu padomāt, ja man būtu šodien jāiegulda nauda šajā konkrētā akcijā, šajā konkrētā aktīvā, šajā konkrētā lietā, vai es to darītu. Un tā ir tā starpība, tā inertia, kas mums ir. Ja tā lieta jau ir iekšā, ir vieglāk vienkārši atstāt. Ja man būtu jāieliek iekšā no jauna, visticamāk, es to neielikt. Un tur ir tā problēma. Ir dažreiz vieglāk neko nedarīt, nekā rīkoties attiecīgi pareizi. Tad šī gan ir lieta, ko es ieteiktu, ja jums ir kaut kādas lietas, vismaz reiz gadā skaties ar svaigām acīm. Vai es vienkārši baidos ciest to zaudējumu, vai ir pareizi turēt šo lietu. Jo dažreiz lietas iet uz leju, Nvidia gāja uz leju 70% 22. gadā. Burvīga firma. Es ceru, ka jūs nepārdevāt. Bet ir arī reizes, kad tomēr vajag tikt galā no šām lietām. Kungs. Ne, man tāds ir neprovokatīvs, bet retorisks jautājums. Tas iepriekšējā slaidā, tas fenomens ir tāds, bet tad kāpēc tik daudz cilvēki nopaniko un pārdod tik līdz tirgus mazliet noraut? Mēs esam emocionālās būtnes. Jā, bet tas kaut kur nav kopā, šis nesēja. Jā, šitie te homo economist neeksistē īstajā dzīvē. Mēs visi esam emocionāli. Es esmu arī jau, kad es skatos uz tā, kā es jūtos, kā man bija, es biju 2008. gada, tirgus gāja uz leju 60%. Tas nebija pārāk patīkami. Un es skatījos ne tikai uz klientu situāciju, bet uz savu. Un pēkšņi man bija šeit, un tagad tas ir tur. Tā, emocijas nāk iekšā, tev ir gan tas bailes, tas satraukums, bet tad reizē tev arī, kad iet uz augšu, tev ir tāda FOMO, fear of missing out. Es arī gribu tik līdzi, es arī gribu tā kā to, ja tas ir baigi. Tādi mēs esam, un tāpēc pēc iespējas vairāk tu gribi izņemt tas emocijas no procesa. Tu gribi taisīt pēc iespējas automātiskāk savus lēmumus, lai tev nav jāpārdomāt. Jo tā nākamā lieta, kas mums te ir, mēs domājam vairāk nekā mēs īstenībā, mēs domājam, ka mēs zinām vairāk nekā mēs īstenībā zinām. Bet, kungs, jums bija jautājums? Jā, es tev domāju, kā šo saistīts Let's Winners Run? Kā tas ir saistīts ar to? Vēlreiz, kā tas saistīts ar? Tas izvairīšanas sapam. Jā, kā tas saistībā ir par to, kā rational investor Let's Winners Run. Jā. Bet tas, kas mainās, viņš sells Winners Story. Jā. Ar ko ir saistīts? Viņš arī varētu turēt tos winners. Galvenais, tas starpības svarīgākais ir, ko viņš dara tiem zaudētājiem. Tas, kas ir racionāls, viņš pārdod tos zaudētājus. Un tas otrais arī, tas svarīgi, dažreiz jūs arī paturēs, varbūt tas, kas vinēja. Bet tas svarīgākais ir, kas notiek ar tiem zaudētājiem. Ja šis ir par to, kas notiek ar zaudējumiem, vienkārši gadījās, kad tie paši knifiņi, kas mums neļauj pārdot tos zaudētājus, dažreiz arī liek rīkoties neadekvāti vai slikti ar tiem vinētājiem. Ja tur ir cilvēki, kas grib, tas saucās doubling down, lieta ir uz leju, un es gribu vēl likt iekšā. Pat tad es pierādīšu, tā kā tu spēlē kartes, tā kā Las Vegas, tad tur ir problēma. Cilvēki visu laiku domā, ka viņi var, viņi ir gudrāk. Un tas ir par to nākamo. Cilvēki domā, ka viņi ir gudrāk, spējīgāk, varbūt pareizāk teikt, nekā viņi īstenībā ir. Arī azartis. Jā, un šī ir interesanti. Šī ir salīdzinoši bīstama lieta, bet jūs, kundzes, jūs esat labāk šajā jautājumā, nekā mēs kungi esam. Kad tu skaties uz to, kā iet sievietēm un kā iet vīriešiem, kad ir runa par ieguldījumiem, sievietiem ir krietni labāk, tāpēc, ka viņam nav tā pārliecība. Attiecīgi viņi rīkojās konservatīvāk,
nepārdod, ka lietas ir uz leju, vienkārši ļaujiet. Un tas ir pareizāk nekā es zinu, ko es zinu. Un šis ir tāds, jo lielāk tev ir tā overconfidence, jo lielāks izredzes, ka tev būs slikts rezultāts. Tad, kungi, mums vajag labāk rīkoties, var sakot. Tas ir arī viens veids, kā tu teikt, jā. Bet jautājums ir, vai tas, ko tu neesi pārdevis un attiecīgi neesi zaudējis, vai tas nāks atpakaļ, vai tas ir optimizēts veids. Un, jā, man būtu tāda tālredzība, es varētu pateikt, bet tāpēc te vajag to sistēmu. Un priekš manas firmas 20%. Tik līdz tirgus, tas konkrēts ieguldījums ir 20% uz leju no tās cenas, kur mēs nopirkam, automātiski mēs skatīsimies uz lietām. Atkarīgi no situācijas. Jo tur ir reizes, kad Nvidia iet uz leju 20%, mēs gribam paturēt Nvidia. Tā laba firma. Bet mums ir jābūt, tas jautājums, ko es sev uzdodu, ir, ja man būtu svaiga nauda, tagad, ko ielikt iekšā, cita nauda, vai es ielikt tagad iekšā. Un ja es neielikt iekšā tagad, tad es laikam pārdošu. Tas, kas jau ir iekšā, tādā ziņā. Tad es sev liku pieņemt to lēmumu, ja es gribētu tagad nopirkt. Ja es nopirku šeit, es tev došu konkrētu piemēru. Es pagājušajā gada novembrī pirmo reizi ieguldīju klientu līdzekļus Bitcoin fondā. Sūdīgs lēmums. Perfekts taimings. Pagājušajā gada novembrī. 110,000. Es nevarēju labāk, tā kā gandrīz pēdējā... Ne, tas notiek. Protams, es ieliku tikai ļoti maz, 1-2%. Tas zaudējums nebija pārāk nozīmīgi. Un man izdevās 10 gadus strādāt Bernstein, kas ir viena no labākām firmām Wall Streetā. Tur man izdevās ar ļoti gudriem, talantīgiem, spējīgiem cilvēkiem. Viņi knapi 55% dabūja pareizi. Un tad tas man dod zinām, es esmu vienīgais idiots, kas nopirka Bitcoin šeit. Bet šī gadījumā, kad tas Bitcoins bija nokritis, tās 20%, tad mums bija automātiski tā pārbauda, un mēs izdomājam, mēs tagad neliekt atpakaļ iekšā, tad ārā. Tad tu reāli ierobežo to tālāko zaudējumu. Tu cieti to, bet tu izvāries no tā nākamā. Bet kāda analīze jau veids? Jā, mēs uztaisījām tā analīzi. Tāpēc, ja es nebūtu ieguldījis šeit, vai es tagad ielikt iekšā, un ja tā atbilde ne, tad ārā. Iespēja, ka atkopsies tā akcija. Pilnīgi pareizi. Tehnikai vienā brīdī -35%. Un dažreiz atnāca. Un tagad jau ir plusu. Ja? Tāpēc... Tas pašam indeksā šobrīd man ir -20. Ko? Bet tas ir tāpēc, tev vajag skatīties uz šodienas acīm, vai es gribētu nākt iekšā, vai tā ir iespēja vēl ne tikai atpelnīt, bet tas ir jūsu lēmums. Es nevaru pateikt, kas ir pareizi jūsu situācija, bet es tikai varu pateikt no sava skatu punkta. Es gribu automātiski skatīties no jauna. Un, protams, es nezinu, kas būs rītdien. Es nezinu, kas būs pēc nedēļas vai pēc gada. Man ir idejas, es varu uzminēt, bet es nezinu. Un es tikai to galā taisot tādas portfolijos, kas ir diversificēti, jo es zinu, ka ja viena lieta neiet labi, pārējās lietas varbūt būs jau labāk, vai ne? Tad man nav 50% iekš SAF vai Nvidia vai nekāds cits, kā vai 50% iekš Nvidia būtu bijis diezgan labi, bet tur mēs esam. Labi, var sakot, no tā pašpārliecību, viena no tām lietām, ko es arī cenšos darīt, jo mēs esam 2 partneri manā firmā, es vienmēr gribu dzirdēt pretējo viedokli. Jo es domāju, ka es zinu. Es gribu dzirdēt cilvēku, kas saka, nevecīt, šis nav labi. Varbūt tāpatās vai joprojām es pieņemšu vienu to pašu lēmumu, bet es gribu dzirdēt to pretējo viedokli. Un es arī negribu steigties, es negribu pārsteidzīgus lēmumus arī pieņemt. Es tiešām gribu neemocionālā veidā apsvērt, kas notiek, vai tie 20% tiešām ir tikai pagaidām, vai tas ir kaut kas nozīmīgāk. Vai es skatos uz šo lietu tikai, ko es gribu redzēt, jo dažreiz es nedzirdu to, kas ir pretējais. Tāpēc speciāli sameklēt, un ja tev nav cilvēks, ar ko tu parunāt, sameklē jau internetā kaut kādu, es nezinu, citu finanšu cilvēku, kam ir cita pieeja, cits viedoklis, un varbūt tāpatās pieņems vienu to pašu lēmumu. Bet es gribu, lai nedaudz izaicina manas uzskats, lai tieši tas ir tas, ko es gribu. Jo es vienkārši domāju, ka es zinu, varbūt dažreiz tā ir, bet
Dažreiz tā nav. Labi. Pēdējā lieta, kas var izraizīt problēmas, ir saucamā nesēnu notikumu pārvērtēšana, jeb recency bias angļu valodā. Tas, kas notika vakardien, mēs atceramies krietni labāk nekā tas, kas notika pirms gada. Pat tad, ja tas, kas notika pirms gada, ir nopietnāk vai svarīgāk vai ietekmīgāk nekā tas, kas notika vakardien. Tā vienkārši tā darbojās mūsu smadzenes. Un tur pa kreisi ir tāda neliels grafiņš, kas, ja tu tikai skaties uz to, kas notika pēdējā laikā vai nesenajā laikā, liecina par to, ka visticamāk tu neskaties uz to lielo bildi un arī lielāks izredzes, ka tu pieņems sliktus lēmumus. Tad viena no tām lietām, ko arī mēs cenšamies izdarīt, ir mazāk uzsvērt to, kas notika vakar, pagājušajā nedēļā, pagājušajā mēnesī. Tāpēc, ka tas varbūt nav tik svarīgi. Un tā ir lieta, ko mēs gribēsim vienkārši arī automatizēt, kad nav tā, ka tikai tas, kas vakardien ir tas, kas nosaka, kas būs. Mēs gribam ilgāku periodu skatīties. Un tā, tad es zinu, ka mēs tuvojamies beigām. Tad man ir kaut kas beigās. Atceries tas rīks, ko es jau pieminēju. Viens ir to mākslīgo intelektu, un viens ir to vecmodīgo Excel. Un ja jums ir, jūs esat tiem, kas teicat, ka jūs izmantojat budžetu un tāmi, šitie ļoti labi uztaisīt. Es jau nevarēju galīgi saprast to mākslīgu intelektu, bija kaut kāds baigās norādes, tā kā, ko es nevarēju saprast, bet jebkurā gadījumā izmantot. Tieši tā. Man liekas, Arturs tur uztaisīt, viņam ir tāds autora lepnums. Bet jebkurā gadījumā atradiet to, kas jums der. Es katru mēnesi izmantoju Excel spreadsheet, ko es iesāku 1999. gadā. Tad man ir 27 gadi, tā kā tad, kad es pelnīju ļoti maz un man bija baigi ietēri, un es vispār diezgan interesanti redzēt, kas man bija tagad 2003. gadā, kādi man bija ieņēmumi, kādi man bija izdevumi, kā lietas. Man ir no 2008. gada, es arī paskatos, cik lietas ir mainījušās, vai ne? Un arī, tas arī nedaudz atspoguļo, kā tev iet kā cilvēks, kā darbnieks, tā, ir interesanti, vai ne? Bet galvenais, ka jūs atradat procesu un lapu un veidu, kas jums ļaus dot to informāciju. Cik es īstenībā tērēju, cik daudz es varu mēģināt katru mēnesi padarīt par to pārpalikumu, lai es varu izdomāt, kā labāk, efektīvāk optimizēt to savām ilgtermiņām, vajadzībām un mērķiem. Pēc tam? Kā mēs šito rīkosimies? Mēs jautājam, mēs esam cauri 5 minūtes. Man ir 5 minūtes. Pirms man izmetīs no ekrāna. Lūdzu. Viņa ir boss, es tikai viņai sekoju līdzi. Tā Shelby ir tā boss. Man ir viens mazs jautājums par to, kur jūs teicāt, ka 20% nokrītās, tad jūs pārvērtējat. Jā. Bet vai teiksim, jūs esat kā uzņēmums, jums attiecīgi jūsu klienti droši vien jūsu rezultātu izvērtē gada laikā. Jā, ilgāk. Ja kā privātam investoram, time horizons ir plašāks. Tad jau, piemēram, tas pats jūsu Bitcoin case, ja mana tēze ir, ka viņš maksās tur, piemēram, 200, tad man, jums jau ir pofīgi, ka viņš notiek 20. Tad tas punkts, kad viņš ir lēt, tad jūs būtu gatavi ielikt atkal. Tad nepārdodiet. Tad nepārdodiet, jā. Arī jāsūt atskaita klientiem, kā mums gāja. Tas termiņš ir arī no tās smart sistēmas, termiņš ir viens no tiem galvenajiem faktoriem. Cik ilgi jūs, cik laika posms tas ir svarīgi. 3 mēnešus negribētu Bitcoin ielikt iekšā, bet 10 gadu varbūt tas ir pareizi. Un arī jāskatās uz to, kāds tev ir tā riska profila, kāds tev ir jau attieksme pret to, ka jā, es varētu zaudēt 20%. Kā tas man lika justies? Ja man ir klienti, kas ir ļoti jauni, kas galīgi negrib uzņemt riskus. Man ir klienti, kas ir ļoti vecs, kas ir ļoti gatavi. Viņam nav ko zaudēt. Viņi zina, ka termiņš tūlīt beigsies. Tad davai, ejam uz priekšu. Tas ir tā, ka tev ir iekšā. Ne jau tā, kas ir jau uz pasa rakstīts. Tad es domāju, pašiem ir jāizdomā, kur ir tas punkts un kā jūs gribat rīkoties. Bet 20% tas vienkārši, ko es izmantoju. Jūs varat pavisam cits ciparus. Nevarētu būt 100. Ja ir 100 uz leju, tad laikam ir pa vēl, bet bez tā jau var. Tad labāk turēt, tieši tā. Man ir dažas bankas Baltija obligācijas, ja jūs gribat tos, tad jau no tiem laikiem. Vēl kādi jautājumi?
Jautājums ir tāds. Mhm. Piemēram, akcija, ja? Mhm. Ja viņa aug, Mhm. aug, mēs runājam, ja krīt par 20%. Jep. Bet ja viņa aug, tur nevis par 20, bet par 40%, Mhm. 50%. Uz ko Burvīgi. uzmanību? Ko es parasti daru, jo pirmkārt, es taisu diezgan diversificētu portfolios, un ja viena konkrēta lieta iet strauji uz augšu, es pārdošu, lai dot, jo es gribu ļoti vienkārši koncepts. Piet ar zemām cenām, pārdot to augstam. Tas, ja gribat zināt noslēpumu, šis ir tas noslēpums. Tā problēma ir cilvēki pirk šeit un pārdod šeit, lielākā tiesa. Tad šī gadījumā, ja tā konkrēta lieta būtu strauji uz augšu, mēs pārdot un ielikt citas lietas, kas varbūt ir gājušas uz leju vai nav tik tālu uz augšu. Mēs to darām 2-3 reizes gadā. Ja ir kaut kas notiek ar tirgiem, kur jau 8. gadā vai 20. gadā, kad bija lielas pārmaiņas, tad mēs gan pārdevam vienu lietu un nopirktām otru. Tāpēc, ka tās izmaiņas bija pietiekami lielas. Bet ne, priekš maniem tas ir svarīgi, jo es negribu, lai viena lieta būtu pārmērīgi daudz no visas manas kopīgās bildes. Es negribu, ja gadījumā kaut kas notiek, ja man ir viens klients, kas strādāja priekš Lyft, tas tā kā Uber konkurence, vai ne? Viņam bija $1,5 miljonu Lyft akcijos. Viņš gribēja pārdot. Es viņam liku pārdot 100,000 diversificētu portfolio. Pirms Lyft akcijas gāja no 100 uz 12. Tad viņa $1,5 miljonu paliek mazāk par $1,5 miljonu, vai ne? Tad jau man ir cits klients, kas strādā priekš Nvidia, un tas ir pretējais. Tā kā līdzīgi es gribu, ja tas iet uz augšstāju vai uz leju, es vienmēr gribu optimizēt to. Un uz leju tad es arī saku, es gribu redzēt, cik daudz, vai es iet atpakaļ iekšā tajā konkrētā cenā. Ja uz augšu, arī iet iekšā par to augšējo cenu. Tas arī. Vai tas nav, tad ja vajag skaties uz vērtību, tā kā pēc kādiem principiem tu gribi ieguldīt, vai tas ir pēc to valuation vai citu. Bet, protams, vieglāk cīnīties iekšēji par to, ka tā cena ir uz augšu nekā uz leju. Tad tas ir patīkami, tāpēc, ka tā patīkams, kam ir atzīt, ka lieta ir lejā, tas ir grūtāk mums, kā cilvēkiem. Labi, šādi saka, tas ir viss laikam, ja? Labi, paldies jums visiem, un es nezinu, vai kāds ir plāns tagad jau... Vēl parunāties droši, ir aicināt palikt un parunāties, tāpat mums vēl ir šis tas uzkožams un atspircinošs, tā kā droši paldies visiem. Bet paldies, ka atnākāt, un ja ir kādi jautājumi, vai noteikti pie Indexo komandas var arī griezties, bet es ļoti esmu pateicīgs, ka jūs šeit esat, ieguldījāt laiku un tādā skaistajā dienā būt kopā ar manīm kondicionizētajā istabā. Tad jau paldies jums visi.